Pieņemsim, ka Ines ir vidējais aritmētiskais klēpjdatoru lietotājs, kam šis rīks ir nepieciešams ikdienā. Gan darbam ofisā ar e-pastu, dokumentiem un internetu, gan arī vienkāršām izklaidēm mājās, mūzika, filmas, varbūt bērniem kādu elementāru spēlīti uzspēlēt. Nākotnes parks grib uzzināt, pēc kādiem tad kritērijiem Inese, kā šais lietās saprotošs cilvēks, izvēlētos sev jaunu vidējās klases klēpjdatoru. Es iegādājoties datoru skatītos pirmkārt, varbūt pirmkārt un galvenokārt uz kaut kādiem tehniskajiem parametriem, kas man definētu savas pamat vajadzības, pamat intereses. Jo es uzskatu, ka labākais dators man konkrēti ir tāds dators, kurš apmierina visas manas vajadzības. Tātad man ir jānodefinē, ko tad es īsti gribu. Tad ņemot vērā tehniskos parametrus, tas varētu būt normāls vidēji, līmeņa procesors, kas būtu kaut kāds 2-kodola procesors, operatīva atmiņa 2 GB un cietais disks apmēram 320 GB. Tas varētu būt tāds vidējā līmeņa, tāds vidējā lietotāja vajadzības apmierinošs dators, kura, ja jūs esat kaut kāds spēļu fans vai jums vajag apstrādāt milzīgu apjomu grafiskos attēlus, tad varbūt jūs neiekļausieties šajā kategorijā. Tad vēl ļoti svarīga lieta ir baterijas darbības ilgums, kas arī ir kaitinoši. Piemēram, ja jūs ieslēdzat datoru, gribat paskatīties vakarā filmu, jūs ērti iekārtojaties gultā, ieliekat datoru klēpī un pēkšņi filmas vidū viņš vienkārši beidzās. Tad tam ir jāpievērš uzmanība, lai tas darbības laiks ar pilnu jaudu, vismaz tās 3-4 stundas, tas ir minimums, kam būtu jābūt. Nākamais aspekts, ko ir jāņem vērā, ir datoru lietošanas ērtums un izskats. Pirmais, protams, arī svars, tad līdz kaut kādiem 1,5 kilogramam būtu tāds dators, ko es varētu nēsāt līdzi un sevi īpaši neapgrūtināt. Ja viņš ir jau 2 kilogramu un virs, tad man ir jādomā, vai es braucu ar mašīnu ikdienā, un vai man tas ir ērti, vai arī es pārvietojos kaut kur ar datoru padusē, un tad man atkal ir jāmeklē kaut kas cits. Tad, protams, korpusa izturīgums, korpusa materiāla kvalitāte, vai man tur paliek pirkstu nospiedumi, vai, man ir katreiz jāstraucās izvalkot to datoru, kāds viņš izskatīsies. Tas ir līdzīgi kā ar brillēm. Ja viņas ir nospekķotas, tad visas iespējas par jums ir sabojāts. Tālāk būtiski novērtēt, vai konkrētā datora tastatūras izmērs un taustiņa izvietojums atbilst mūsu vēlmēm un ieradumiem. Jāpārliecinās, vai kāds no funkciju taustiņiem gadījumā nav novietots pavisam citādāk kā ierasts. Vajag arī novērtēt, kādas un kur ir izvietotas papildus pieslēgvietas un cik vispār datoram ir, piemēram, USB ligzdas. Ar 2 var sanākt paplāni, bet 4 jau ir pavisam labi. Visbeidzot, obligāti izlemiet, vai jums ir vajadzīgs DVD un CD disku lasītājs rakstītājs, jo nereti mūsdienās plānie un vieglie klēpjdatori tiek aprīkoti bez tā. Un kā izvēlēties datoru? Es neieteiktu pirkt datoru lielveikalā kopā ar maizi un riepām, vai vēl kaut ko, bet izvēlēties datoru tādā vietā, kur tas ir datorsalons, vai jums ir kāds konsultants, vai arī ņemiet līdzi kādu konsultantu. Un cilvēku, kurš spēs novērtēt visu tās burtu un ciparu kombinācijas, kuras ir tajā aprakstā pie katra datora. Tad tas atrisinās kaut kādu daļu jūsu problēmu. Priekšrocība pērkot klēpjdatoru atbilstošā datorsalonā slēpjas tajā, ka jūs varat lūgt pārdevējam datoru arī ieslēgt, parādīt tā funkcijas un iespējas, kā arī kaut nedaudz pašam pamēģināt paspaidīt pogas. Tādējādi saprotot, vai konkrētais eksemplārs jūs uzrunā vai nē, un vai ekrāna izmērs ir atbilstošs jūsu vēlmēm.